Halo! Halo! Vai jūs nevēlaties satikties? Jā, labprāt! Tiksimies pie bibliotekas? Labi. Jā! Latvijas Nacionālā biblioteka ir dibināta 1991. gadā. Vai jūs nevēlaties apskatīt Daugavas viļņus? Jā! No vakardienas vakaru uz tilta ir palikušas pēcas, bet šorīt spīd spoža saule. Vai nevēlaties aiziet uz operu? Es izlasīšu aprakstu. Latvijas Nacionālā opera ir repertuāra operteātris Atspazīs bulvārī 3 Rīgā. Es esmu izsalkusi. Nevēlaties paēst? Labprāt! Tas nu gan bija garšīgi. Varbūt aizējām uz brīvības pieminekli? Sarunāts. Es izlasīšu aprakstu. Brīvības piemineklis ir atklāts 1935. gadā, 18. novembrī. Tas ir 42,7 metrus augsts. Vai nevēlaties braukt uz Rondāles pili garu Prezidenta pili? Sarunāts. Prezidenta pils gan ir krāšņa. Vai cik skaista Rondāles pils? Latvija lepojas ar tradīcijām. Tur, kur līgotāji Jāņu naktī iet pāri pļavām, zāle aug labāk. Ja Jāņu dienā saimnieks neiztaisa alu, tad viņam rudenī nepadosies mieži. Ja metenī snieg vai līst, tad būs bagāts sēņu nogu gads. Meteņa vakarā sniega vai kamolos, lai kāpostiem augtu lielas galviņas. Kikerigū! Ķekatnieki sanākuši no maliņu maliņām. Ķekatā, ļekatā, leksim kāļu dārziņā. Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet. Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet. Sijā auzas tautu meita dod manām ikūmeļam. Sijā auzas tautu meita dod manām ikūmeļam. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Nesijāšu, neizdošu, netik manam prātiņam. Reiz kādā jaukā dienā Renārs Kaupers, Dora Bubiera un Raimonds Pauls nolēma organizēt koncertu. Viņi ļoti ilgi un smagi trenējās, pagāja daudzas dienas un beidzot pienāca ilgi gaidītā diena. Sveiki visiem! Sveiki! Priecājos jūs atkal satikt. Es arī! Drīz sāksies mūsu koncerts. Ejiet pārģērbties! Šodien pie klaveriem maestro Raimonds Pauls dziedās Nora Bubiera un Renārs Kaupers kopā ar meiteņu ansambli Dzeguzīte. Dziedātāji nodziedāja brīnišķīgi, pūles gabalē kliedz, lai atkārto. Paldies! Liels paldies! Uz redzēšanos, dāmas un kungi! Diemžēl mūsu koncerts ir beidzies. Labu vakaru! Ejam nofotografēties žurnālu. Nākamajā sestdienā fotogrāfija rotā pirmo aptvērumu žurnālā. Lielus panākumus nevar gūt slinkojot. Tāpat kā mūsu varoņiem ir ļoti smagi jāstrādā. Latvija lepojas ar sportistiem!
Ātrāk, ātrāk! Marians Pahars, Krievu izcelsmes Latvijas futbolists. 3 reizes iecelts par Latvijas labāko futbolistu. Pozīcija uzbrucējs. Jānis Tīma, draftēts NBA, spēlē klubā VF Rīga, latviešu izcelsmes basketbolists. Pozīcija uzbrucējs. Andrijs Biedriņš, augums 212 cm, svars 109 kg, pozīcija centrs, vienīgais latvietis, kas ir ticis NBA, komandas, kurās spēlējis Golden State Warriors un Utah Jazz. Mārtiņš Dukurs, labākais latviešu skeletonists. Pasaules čempionātos ir piedalījies 6 reizes, no tām ir dabūjis 2 zeltus, 1 sudrabu. Laiks 3 minūtes 41,6 sekundes. Visi maleči! Latvija! Latvija! Viss sākās Kamaniņu bobsleja trasē Siguldā. Tā tika veidota 1986. gadā. Tās garums ir 1200 + 200 metri, un tā sastāv no 16 virāžām. Šī trase ir domāta bobslejam, kamaniņām un skeletonam. Par šo trasi ir braucis slavenais skeletonists Mārtiņš Dukurs. Pirmās sacensības notika 1987. gadā. Nokoncentrējies un novēl labi. Pagaidām tu esi pirmais, bet par daudz nesapriecājies. Aiziet, aiziet, aiziet! Urā, 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 urā! Apsveicu! Tu esi uzsādījis jaunu rekordu. Urā, 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 urā!